cienījamie klātesošie. Man šodien ir tas prieks un gods uzsākt šo semināru. Un liels paldies, ka esat atraduši laiku, lai iesaistīties šajā mūsu seminārā. Un mums ir arī liels prieks, ka mūsu projekta ietveros, kas ir Latvijas Zinātņu padomes finansēts, mums ir kolēģi no Rīgas Tehniskās universitātes un arī no Tartu universitātes, Tatjana Menise, kura pēta kaut ko līdzīgu, kā mēs to darām, tikai mums tas saucās konspirācijas teorijas savukārt tajā projektā un tajā virzienā, kurā ir iesaistījusies. Tatjana šī ir vairāk par sazvērstības teorijām. Un došu vārdu Tatjanai, lai viņa iepazīstina ar saviem pētījumiem. Un es tikai gribēju teikt, ka Tatjana Menise ir arī ne tikai, kā jau minēju, lektore un pētniece Rīgas Tehniskajā universitātē, Digitālo humanitāro zinātņu institūtā un Tartu universitātē, bet arī Tartu universitātē viņa ir ieguvusi doktora grādu semiotikas un kultūras studiju jomā. Tas laikam ir tas, ko mēs tagad zinātnes pasaulē patīk teikt, patiktu teikt, ka Tatjana ir Lotmanas skolas pārstāvē Latvijā. Un viņa arī pabeigusi pēcdoktorantūras projektu REDACT, kas saucās Research in Europe Digitalization and Conspiracy Theories ietveros, ko atbalstīja Chance iniciatīva un koordinēja King's College Londona. Es ar lielu prieku dodu vārdu Tatjanai, lai viņa mūs varētu iepazīstināt ar šīm saviem pētījuma rezultātiem. Labdien! Tad liels paldies par ielūgumu un piedalīties šajā seminārā. Tad man tas būs pirmā prezentācija latviski pēdējo 20 gadu laikā. Tā kā es ļoti aizbraucu mācīties Igaunijā, bet es tā ļoti godīgi sagatavojos un ceru, ka viss būs saprotams un ka viss būs labi. Tad šodien es pastāstīšu par pētījumu, ko kopā ar kolēģi Mariju Smedžesen no Tartu universitātes mēs veicam projekta REDACT ietveros. REDACT saīsinājums nozīmē Research in Europe Digitalization and Conspiracy Theories. Un tas bija starptautisks projekts, kura piedalījās vairākās Eiropas valstis, un mēs strādājam ar materiāliem no Lielbritānijas, Austrijas un Vācijas, kā arī no Centrāla Eiropas, Balkāniem un Baltijas valstīm. Un mūsu komandas mērķis kopā ar Marilis bija izpētīt mūsdienu konspiratīvo diskursu Latvijā un Igaunijā un to, kādu lomu tā spēlē mākslinieciski tēli. Latviešu un igauņu materiālā mēs analizējam tropus no Orvela romāna 1984. Taču projekta bija arī viens īpašs izpētes gadījums, kas paredzēja darbu ar krievu valodas konspiratīvu diskursu, kas tieši attiecas uz Baltijas valstīm. Un šajā virzienā mūsu nozīmīgais atrādums bija konspirācijas teorijas vai sazvērstības teorijas par uzbrukumiem tā dēvētajai krievu atmiņai. Tieši šī konspirācijas teorija būs mans galvenais temats šodienas lekcijā. Tātad mankurta tēls. Distopiskos stāstos atmiņas izdzēšana un manipulēšana bieži tiek paradīta kā klusa, bet ļoti spēcīga kontroles forma, kas cilvēkus padara ievainojumus pret ārējo ietekmi. Mūsu pētījums ir veltīts mankurta tēlam no Čingīza Aitmātova romāna Un diena ilgst ilgāk par mūžu. Romāns tika publicēts īsi pirms Padomju Savienības sabrukuma, un tajā pagatnes un senas gudrības tēma tiek saistīta caur legendām, tradīcijām un caur spilgto Arāla jūras izzūšanas tēlu. Aitmātovs kritiski attēlo Padomju Savienību, tās birokrātiju, pārvaldību un nežēlību pret cilvēkiem, kultūru un dabu.
Viena no spēcīgākajām epizodēm ir Mankurta leģenda. Stāsts par gūstekni, kura atmiņu brutāli izdzēš, apsienot viņam ap skūtu galvu svaigu kameļa ādu un atstājot saulē bez ūdens. Tie, kas izdzīvoja, zaudēja jebkādas atmiņas un kļuva par pilnīgi paklausīgiem vergiem. Leģendas traģiska kulminācija ir brīdis, kad Mankurts neatpazīstot savu māti, nogalina viņu. Mātes figūra, viņa cīņa par dēla atmiņu iemieso dziļu sāpi un zaudējumu. Mankurts, tas simbolisks vergs bez atmiņas, mūsdienas ir kļuvis par bieži izmantotu motīvu konspirācijas naratīvos, kurus Baltijas valstis tiek attēlotas kā vieta, kur it kā mērķiecīgi tiek izdzēsta krievu kultūras atmiņa un identitāte. Šos naratīvus kopumā mēs saucam par Baltijas mankurtizācijas konspirācijas teoriju. Konspirācijas naratīvos, kas mobilizē bailes no tā devētas smadzeņu skalošanas, atmiņa ļoti bieži kļūst par galveno tematu. Par piemēru var minēt teorijas, kas iedvesmojusi filmā The Manchurian Candidate vai stāstus par ASV centrālas izlūkšanas pārvaldes projektu MK Ultra. Šajās naratīvās tiek paustas bāžas par militāriem apziņas kontroles eksperimentiem un par personīgas atmiņas manipulēšanu un šo tehniku iespējamu izmantošanu pret civiliedzīvotājiem. Līdzīga veida arī ezoteriski naratīvi par tā devēto Mandeles efektu runa par alternatīvām realitātēm, kolektīvas atmiņas apzinātam nobīdam un vēsturisko ierakstu izmainīšanu. Termins radies tāpēc, ka daudzi cilvēki kļūdaini atcerējas Nelsona Mandeles nāvi 10 gadu pirms viņa patiesas aiziešanas. Un mūsu pētījumam arī ir ļoti svarīgs tā devētais Dallesa plāns. Populāra pēc padomju konspirācijas teorija, kas apgalvo, ka pret padomju savienību ticis vēsts slēpens karš, izmantojot psiholoģisku, morālu, seksuālu un uzvedības degradāciju. Un lai gan šī teorija nav tieši par atmiņu, tā ļoti skaidri skāra identitātes manipulēšanu un vēsturiskas interpretācijas maiņu. Konspirācijas naratīvu pētniecība šeit cieši saskaras ar citām jomām, gan ar tām, kas analizē šo naratīvu izcelsmi, gan ar tām, kas cenšas saprast, kāpēc sabiedrība tik viegli uz tiem reaģē. Pats jēdziens smadzeņu skalošana un grūti nosākama parādība, uz kuru tas norāda, ilgi bijusi svarīga tēma akadēmiskā diskursā. Sava jaunākā grāmata, kas iznāca šogad, vēsturniece Rebeka Lemova secināja, ka smadzeņu skalošana tiešām pastāv, taču tas izpratnē ir nepieciešams daudz sarežģītāks un daudz slāņaināks skatījums nekā tās, ko piedāvā populāri priekšstāti par ļauniem spēkiem, kas manipulē ar nevainīgiem cilvēkiem. Un tieši šāds vienkāršots priekšstāts ļoti bieži dominē arī mūsu pētījuma materiālā. Tad pētījumā mēs uzdodam divi cieši saistītus jautājumus. Pirmais ir, kā konspirācijas naratīvi izmanto kultūras atmiņu un identitāti, lai konstruētu Baltijas mankurtizācijas stāstu. Un jautājums 2, kā Mankurta tēla radošais potenciāls no Aitmātova tekstā tiek pārnests Baltijas kontekstā. Mūsu gadījuma izpēte izgaismo māksliniecisko un fikcionāla tēlu loma konspirācijas teorijas jomu, kas joprojām ir maz pētīta. Daži izņēmumi gan ir, piemēram, piemēram, Timoteja Melija darbi, kurus viņš analizē kā tēlī par manipulāciju un maldināšanu filmas un videospēles ieteikme mūsdienu konspiratīva domāšana. Citi pētnieki ir pievērsušies vizuāliem tropiem, piemēram, piramīdiem, astoņkājiem vai leļu meistariem konspirācijas kultūrā. Mēs savukārt izmantojam semiotisku skatu punktu balstītu uz Jurija Lotmana teoriju.
par kultūras atmiņu un māksliniecisko tekstu. Šī pieeja ļauj analizēt ne tikai to, kā konspirācijas teorijas runa par kultūras atmiņas izdzēšanu, bet arī to, kā tas pašas darbojas kā dinamiskas nozīmes radīšanas prakses, kas veido un pārveido kultūras atmiņu un identitāti. Balstoties arī uz mūsu iepriekšējo pētījumu par Orvela romāna 1984 tropiem Baltijas konspirācijas naratīvas Facebook vidē, mēs šeit pievēršamies māksliniecisko tēlu īpašajai lomai šajos procesos un piedāvājam jaunas atziņas par to radošo potenciālu konspiratīva komunikācija sociālajos mēdījos. Tad, lai saprastu, kā veidojas un darbojas mankurtizācijas naratīvi, mēs izmantojam kultūras semiotikas pieeju. Šoreiz par pašu teoriju es ļoti ilgi nestāstīšu, bet gribētu vienkārši tā iezīmēt, kā šī perspektīva vispārīgi atver mūsu materiālu. Kultūras semiotika uzsver, ka kultūras atmiņa nav statistiska. Tā nepārtraukti mainās, tiek pārinterpretēta un kļūst par materiālu jaunu nozīmju radīšanai. Šeit mums īpaši svarīgi ir divi jēdzieni – koda teksts un mākslinieciskais teksts. Koda teksts darbojas kā noteiktas kopienas domāšanas rāmis. Konspirācijas teorija gadījumā tas nozīmē, ka jebkurš notikums automatiski tiek interpretēts caur pieņēmumu par slēptu ļaunu nodomu. Citiem vārdiem tas ir gatavs filtrs, caur kuru redz pasauli. Un mākslinieciskais teksts, piemēram, Aitmātova romāns, kultūra darbojas kā simbolu avots. Šādi tēli ir daudz slāņaini un elastīgi, un tieši tāpēc tos var viegli pārnest uz citiem kontekstiem. Tas arī ļauj mankurta tēlam digitālajā vidē sākt pilnīgi jaunu dzīvi. Tas tiek izrauts no literāra sižeta un sāk funkcionēt kā simbols tam, ko šie naratīvi dēvē par kultūras atmiņas iznīcināšanu. Svarīgi, ka māksliniecisko tēlu potenciālu var aktivizēt dažādi koda teksti, ļaujot tiem rezonēt ļoti atšķirīgas auditorijas, pat tādas, kuram ir savstarpēji konfliktējošas ideoloģijas. Piemēram, tropi no Orvela 1984 apropriēti gan kreisajos, gan labējos, gan liberālajos diskursos. Līdzīgi mehānismu varam novērot arī ar sarkanas tabletes simbolu no filmas The Matrix. Filmas konteksta tā ir metafora atmodai un realitātes ieraudzīšanai. Taču interneta konspirācijas kopienās šis tēlis ir pārtrāpis par simbolu patiesas realitātes atklāsmei. Bieži vien retorikai, kas vērsta pret liberālajām demokratiskajām vērtībām. Tieši tāpat notiek ar mankurtu. Tas vairs neapzīmē tikai Aitmātova radītu tēla traģēdiju, bet pārtops par centrālu simbolu, kas strukturē konspiratīvo domāšanu. Viens no būtiskajiem kultūras komunikācijas aspektiem, kura veidojas arī mūsu analizēta konspirācijas teorija, ir tas, kā Krievijas federācija jau ilgstoši izmanto konspirācijas naratīvas gan iekšpolitikas, gan ārpolitikas vajadzībām. Krievijas retorika ļoti centrāla vieta ir ideja par rusofobiju, par to, ka pasaule it kā naidīgi vēršas pret Krieviju kā valsti, pret Krievu kultūru un pret Krievu vēsturi. Šī ideja tiek izmantota, lai nostiprinātu sabiedrības lojalitāti un radītu tādu īpašu sajūtu, ka Krievija ir it kā apvenkumā, vai tā, ka tā ir cietoksnis, ko apdraud ārējie spēki. Konspirācijas naratīvi tiek aktīvi izmantoti arī opozīcijas diskreditācijai, apgalvojot, ka tā darbojas ārvalstu intereses vai ir iesaistīta slepenos rietumu plānus. Rezultātā jebkura kritiska balss tiek ieramēta kā nodevīga vai bīstamā. Pēc pilna mēroga iebrukuma Ukrainā šiem naratīviem piešķirta vēl būtiskāka nozīme. Karš tiek attaisnot, ka cīņa pret nacismu balstoties uz spēcīgu vēsturiskas atmiņas kodu par Otru pasaules karu. Krievijas konspiratīvos stāstos tagadnes un nākotnes robežas tiek sapludinātas. Viena naratīva
Ideja ir tāda, ka karš ar rietumiem notiek joprojām, atkal un vienmēr. Ļoti interesanta, līdz šim maz pētīta tēma ir dažādu valstu loma šajā kopējā naratīva par globālo karu. Ir skaidrs, ka daudzi naratīvi, kas tiek izplatīti, piemēram, attiecībā uz Grūziju, Ukrainu vai Baltijas valstīm, ir savstarpēji līdzīgi. Taču katra gadījuma tie cieši saplūst ar lokālajiem kontekstiem un ar sarežģīto imperisko atmiņu, kas raksturīga mūsdienu Krievijas federācijai. Jau vairākas desmitgades Krievijas informatīvajā telpā Baltijas valstis tiek apsūdzētas gan rusofobijā, gan nacismā. Dažādas mēdījos un platformas tiek veidotas stāsts, kura Lietuvā, Igaunijā un Latvijā tiek attēlotas, ka valstis, kur pēc Padomju Savienības sabrukuma pie varas esot nokļuvuši nacistiski režīmi. Šis narratīvs balstās gan uz reālam, gan uz pilnībā izdomātam problēmam, kuram piešķirts konspiratīvs skaidrojums. Tajā bieži min tā devētos pelēkos pasus un segregāciju pēc tautības principā. Padomju mantojuma noniecināšanu, nacistu kolaboracionismu slavināšanu, krievu skolu slēgšanu, krievu mediju cenzūru un prokrievisku žurnālistu vajāšanu. Visi kopā šie elementi tiek pasniegti kā koordināts uzbrukums Krievijai un kā it kā turpinošais krievu tautas genocids, kas vērsts pret identitāti, kultūru un atkal kopīgo vēsturisko atmiņu. Rusofobijas tēls Igaunijā, Latvijā un Lietuvā ir bijis strateģisks naratīvs, kura galvenā mērķa auditorija vēsturiski ir bijuši tieši Baltijas valstu krievalodīgi iedzīvotāji, bet dažkārt šie vēstījumi tiek eksportēti arī starptautiskajai auditorijai. Viens no mērķiem ir panākt, lai auditorija pati sāk atkārtot un izplatīt šos stāstus sociālajos mēdījos, tādējādi rādot iespaidu par plaši izplatītu neapmierinātību un nostiprinot galveno naratīvu. Vēl viens būtisks šīs stratēģijas elements ir Baltijas valstu radošana kā vienotas kultūras telpas, ko Padomju Savienības laikā devēja par Pribaltiku. Un šādā skatījumā visu trīs valstu krievalodīgie iedzīvotāji tiek attēloti kā viendabīga kopiena. Šai pieejai ir divi mērķi. Tas ļauj izmantot materiālus no visam trīs valstīm, lai radītu nepārtrauktu informatīvu plūsmu un sasniegtu pēc iespējas plašāku auditoriju. Un otrkārt, tas veicina identitāti, kura piederība krievu kultūrai tiek nostādīta augstāk par piederību savai valstī vai dzīves vietai. Šo naratīvu galvenais strateģiskais uzdevums ir ļoti vienkāršs. Vienkārši pastiprināt neapmierinātību par sociāli jūtīgiem jautājumiem un radīt informatīvu vidi, kur dominē tikai negatīvas ziņas. Centrālais vēstījums ir viss, ko Padomju Savienība radīja, ir iznīcināts, un kopš Baltijas valstu iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO nekas vērtīgs vairs neesot tāpis. Mūsu interese par mankurta tropu rādas pēc aptuveni 2 gadus ilgas krievu valodas sociālo mēdīju novērošanās. Godīgi sakot, tā bija diezgan traumatiska pieredze. Šajos kanālos, īpaši Facebook un Telegram, mēs novērojam ļoti dzīves un bieži emocionālas diskusijas par it kā notiekošiem uzbrukumiem krievu atmiņai. Šie naratīvi liela mērā atbalstoja krievu Kremļa retoriku. Datu vākšanai mēs izmantojam Digital Methods Initiatives rīku FORCAT, meklējot terminus, kas saistīti ar mankurtu un tam radniecīgam metaforām. Rezultātā mēs atlasījām aptuveni 100 publikāciju, kuras tika minēts mankurts. Lai gan skaitlis nav liels, tas atspoguļo gan Baltijas krievalodīgas interneta daļas ierobežoto apjomu, gan pašas informācijas fragmentāro dabu.
Strādājot ar sociālo mediju saturu, mums bija svarīgi ievērot arī etiskas prasības, tāpēc visus piemērus anonimizējam un neatklājam konkrētu grupu nosaukumus. Tātad, Baltijas mankurtizācija. Kas, ko un kāpēc? Mankurta leģendas narratīva jau paša būtībā ir iekodēta konspirācijas teorijām raksturīga struktūra. Cilvēks, kuram ir izdzēsta atmiņa un izmainīta apziņa, pats nesaprot, kas ar viņu noticis. Viņš nejūt ļaunumu, kas par viņu valda, un tiek pakāpeniski pārvērsts par vergu, kas spēj veikt ļaundarbības, pats to neapzinoties. Mūsu analizētajos materiālus mankurta leģendas interpretācija būtiski atšķiras no Aitmotova romāna oriģināla konteksta. Mūsdienu versijas daudz ciešāk saskaņa ar Kremļa imperialistisko domāšanu un pret rietumiem vērstiem konspirācijas narratīviem. Plašākā, ne Baltijas datu kopā, mankurta tropu izmanto, lai aprakstītu dažādu tautību cilvēkus, kurus uzskata par atsvešinātiem no Krievu kultūras atmiņas un no patiesas vēstures par Krievijas globālo lomu. Savukārt, Baltijas konteksta un līdzīgi arī Ukrainas gadījumā šī it kā atmiņas zaudēšana netiek raksturota kā dabisks process. Tā tiek attēlota kā mērķtiecīga un sistemātiska manipulācija, ko veicot tumši rietumu spēki. Šie ļaunie spēki tiek vainoti armijas radīšanā. Armijas, kas sastāv no paklausīgiem cilvēkiem, kuri it kā ir vērsti pret savu kultūras mantojumu un pret savam kopienam. Dažos narratīvos pat tiek izteikts pieņēmums, ka mankurti varētu būt iesaistīmi reālas bruņotas sadursmes. Šī retorika tiek attiecināta gan uz Baltijas krievalodīgiem, gan uz latviešiem, igauniem un lietviešiem. Mankurtizācija tiek attēlota kā civilizāciju kara simptoms. Kolektivizms, vēsturiska atmiņa un uzticība tradīcijām tiek pasniegti kā Krievu kultūras balsti, kas esot ilgstošā aplenkuma no rietumiem. Savukārt, rietumi tiek apsūdzēti individualisma, progresivisma un kultūras amnezijas ieviešana. Visa tā, kas it kā ir vērsts pret dabisko kultūras kārtību. Šis narratīvs nostāda Krievu kultūru kā pēdējo bastionu šajā globālajā kaujā par atmiņu. Mūsu pētījumā mēs atklājam, ka mankurta tēls visbiežāk tiek izmantots divos galvenajos temātos – cīņa par nākotni un nodevētas pagatnes narratīvos. Sākšu ar pirmo no tiem. Tad cīņa par nākotni, karš par bērniem. Viens no centrālajiem temātiem mankurtizācijas konspirācijas narratīvas ir tā devētais karš par bērniem, vai plašāk par Krievu kultūras un cilvēku nākotni Baltijā. Šie narratīvi cieši saistīti ar pretrunīgajām diskusijām par Krievu skolu slēgšanu vai pārēju uz mācībām valsts valodās. Šajā kontekstā mankurta tropu izmanto, lai radītu drūmu, brīdinošo vīziju par to, kas, kā apgalvo konspirācijas teoriju pārstāvji, notiks ar Krievu bērniem Baltijā. Sociālajos tīklos tiek apgalvots, ka bērni vairs nemācoties īstus vēstures stāstu par Otro pasaules kāru. Viena ieraksta teikts, jaunie Krievi vairs nezina mūsu kāru vēsturi. Drīz atvērsies vēstures grāmatu un tur būs varoņi, piemēram, Bandera. Līdzīgs tonis parādās arī literatūras kontekstā. Kāds Facebooks ieraksts stāsta par skolēnu, kuram jautāja, vai viņš bija lasījis Puškina pasaku par zvejnieku un zelta zivtiņu. Skolēns atbildējis, kas to uzrakstīja. Ieraksta autors piebilst, mēs dzīvojam mankurtizācijas laikmetā. Šajos narratīvas vēstījums ir vienkāršs. Ja Krievu kopiena piekritīs atteikties no tiesībām mācīties dzimtajā valodā, tad pamazam tai nākšot atteikties arī no visam citām tiesībām. Mankurts šeit kalpo, lai uzsvērtu
pazemojošu situāciju, kura krievu cilvēki it kā tiek nostādīti. Šajos narratīvos arī īpaši izcels risks, ka nākamā paudze varētu aizmirst savu kultūru un tādējādi saraut saikni ar vecākiem. Šeit Mankurta tropu atkal savieno ar Aitmatova leģendu stāstu par māti, kas meklē veidu, kā atgūt sava dēla atmiņu un identitāti. Dažos ierakstos šis process tiek aprakstīts ļoti dramatiski, pat apokaliptiski. Piemēram, viena telegramziņa ir teikts: nacionalisti cer, ka pēc 20 vai 30 gadiem Krievi aizmirsīs savu valodu un mantojumu, kļūdami par mankurtiem, lielu latviešu labā. Krieviem būs jāmāca bērni slēpus, lai viņus neatņemtu. Tātad bērna pārnešana uz citu kultūru tiek interpretēta ne tikai simboliski, bet pat arī kā realitāte, kura bērni var tikt fiziski atņemti. Un pēdējais, valodas nāve ir tautas nāve. Daudzi ieraksti atsaucas uz šo ideju, ka valodas zaudēšana nozīmē tautas izzušanu. Šī doma ir ļoti tipiska romantizētajam un nacionalistiskam identitātes koncepcijam, un viena Facebook ierakstā mēs varam lasīt, ka, lai iznīcinātu tautu, nav jānogalina fiziski, pietiek atņemt kultūru, ticību, vēsturi un valodu pāris paudzēs, un jums ir mankurti, kas neatceras savas saknes. Piespiedu pārēja uz latviešu valodu ir domāta, lai atrisinātu krievu jautājumu. Kopumā visi šie stāsti rada distopisku nākotnes vīziju. Jaunu paudzi vajag glābt, citādi krievu identitāti Baltijā it kā izzudišot. Otra svarīga tēma ir nodēvēta pagātne. Mankurta trops kā naida runa, un šeit tie narratīvi paliek daudz agresīvāk. Tad konspirācijas narratīvos par mankurtizāciju ļoti būtiska kļūst arī nodevības tēma. Šeit mankurs vairs nav upuris, viņš kļūst par to, kurš pats atteicies no savas kultūras un tādēļ tiek pasniegts kā morāli nosodāms. Mankurta tropu izmanto kā retorisko ieroci, lai kultūras un politiskas pretniekos attēlotu kā necienīgos, degradētos vai pat bīstamus. Piemēram, viena ieraksta par Latviju teikts: daudzi Krievijas iedzīvotāji tikai tagad uzzināja, ka sieviete vārda Marija Golubova pēc tautības krieviete aktīvi piedalās krievu vajāšanā Latvijā. Kā tas ir iespējams? Tipisks Sorosa raidījums. Mankurts, virus, piederība seksuālajām minoritātēm un rusofobijā. Viņi pavēra ceļu uz varu. Šāds teksts labi ilustrē, ka tropus sasaistā ar dažādiem rietumu ienaidniekiem, Sorosu, seksuālajām minoritātēm, liberālajām vērtībām. Mankurta tropu neizmanto tikai pret krievu tautības personām. Ļoti nozīmīga ir doma, ka krievu kultūras atmiņai piemītoša vērtība pārsniedz etniskas robežas. Tādējādi tropu izmanto, lai aprakstītu veselas nācijas, kā bezatmiņas vergu tautas. Piemēram, ļoti gara Facebooka publikācijā bija teikts: Krievija ir kontinents, kas izliekas par valsti. Krievija ir civilizācija, kas izliekas par nāciju. Tā nav iznīcinājuši vietējās tautas, tā tas ir integrējuši. Tā varēja iznīcināt čakčus, čerkesus, poļus, baltus, tātārus, aleutus. Saraksts ir bezgalīgs. Tā vieta viņu kultūras tika saglabātas un attīstītas par Krievijas līdzekļiem. Šeit Baltijas tautas un visas pārējās tautas tiek attēlotas kā nepateicīgi bērni, kas nodevuši lielu kultūru. Un ļoti svarīgs ar to saistīt motīvs ir Otra pasaules kara piemiņa, protams. Kāds telegram ieraksts vēsta?
19. māja 45. gada mēs to izdarījām, mūsu vectēvi un tēvi, krievi un ukraiņi, baltkrievi un kazāhi, igauņi, latvieši, lietuvieši. Viņi kopā uzvarēja ļaunuma mašīnu, mankurti, kas neatcerās un liek citiem aizmirst, viņi izzūdīs. Šeit mankurts ir tāds simbolisks tēvu nodevējs. Un pēdējais piemērs ir par Baltijas valstīm kā marionētam. Pieminieklu iznīcināšana seko tādai pat logikai, ka kreiso liberāļu satanisti rietumos. Džordžs Orvels to aprakstīja sava romāna. Katra grāmata pārrakstīta, katra statuja noņemta, katra iela pārdevēta. Mankurti, tuti mantinieka marionētas. Tā tiek raidīta aina, kur Baltijas valstis ir bezgrības objektis, kuru vada rietumi. Un šādos narratīvos vēstījums arī ir ļoti skaidrs. Ja tauta atsākas it kā no Krievijas kultūras atmiņas, tā atsākas arī no savas identitātes, un izvēle ir it kā ļoti tāda bināra. Būt jaunākajam brālim Krievijas pasaulē vai kļūt par mankurtu rietumu pasaulē. Mazliet vispār to, ko tas varētu nozīmēt. Un kā norāda Piteris Naits un Maikls Baters, lielāka daļa konspirācijas teoriju pētniecības pieeju pievēršas psiholoģiskajiem un sociālajiem faktoriem, kas veicina ticību šādiem narratīviem. Taču kultūras pieejas, tostarp arī kultūras semiotikā, uzsver specifiskos kontekstus, kuras konspirācijas teorijas rodas, to daudzveidīgas formas un funkcijas. Šajā nozīmē kultūras semiotiska pieeja nepiedāvā tikai metodi, bet ļauj saprast, kā dažādi kultūras slāņi tiek no jauna aktivizēti konspiratīvajā diskursa un kā konkrēta teorija veidojas noteiktos apstākļos. Krievijas konspirācijas narratīvus par Baltijas valstīm, un jo īpaši mankurtizācijas teoriju, veido vairāki konteksti. No vienas puses te ir Otra pasaules kara pārdzīvojumi, Padomju impērijas sabrukums un neatkarīgu Baltijas valstu veidošanas orientācija uz Eiropu. Šiem procesam bija potenciāls radīt patiesu kolektīvu traumu daļai krievvalodīgo minoritāšu Baltijā. No otras puses, kas ir ļoti svarīgi, šīs traumas politiska veidošana un instrumentalizācija, ko veids dažādi prokremliski aktori, pastiprina upura apziņu un iesaista to mūsdienu propagandas logika. Kremļa narratīvos par mūžīgu konfrontāciju ar rietumiem Baltijas krievvalodīgie tiek attiloti kā daļa no šī kara, ka cilvēki, kas dzīvo teritorijās, kur tie tumšie spēki jau ir uzvarējuši. Šie stāsti tiecās ne tikai izmantot īstas marginalizētas pieredzes, bet arī radiet pašu pārliecību, lepnumu un tādu parākuma sajūtu, balstoties pārliecību, ka viņus atbalsta kaut kas fundamentāli nozīmīgs, kā Krievijas un padomju kultūra un atmiņa. Pārējot no konteksta uz konkrētam formam, mūsu pētījums parāda, ka mākslinieciskais tēls Lotmana izpratnē kalpo par instrumentu sarežģītu sociālo vēsturisku kontekstu pārinterpretācijai. Mankurta tropa izmantojums kļūst par vienu no svarīgākajām nozīmes radīšanas tehnikam. Gan atsevišķos ierakstos, gan visa narratīva ietvāra. Lai analīze būtu skaidrāka, mēs izšķiram divus pamata veidus, kā šī teorija darbojas. Tad mankurs kā upuris, mankurta tropu izmanto kā brīdinājumu par tuvojošos nākotni,
Un šajā gadījumā mankurts ir cilvēks, kuram vardarbīgi izdzēsta atmiņa un identitāte. Un mankurts kā nodevējs. Laikam, jā. Kā lūdzu? Okay. Un mankurts kā nodevējs. Tas pats tropus tiek izmantots kā nosodījuma forma. Te mankurts ir cilvēks, kas pats atsākas no savas pagātnes, no pareizas identitātes, un tādēļ tiek paradīts par morāli necināmu. Šeit parādās tāda ļoti stipra ambivalence, jo abi šie izmantojumi ir cieši saistīti un rāda jūtamu ambivalenci. Mūsu analizējot materiālus, robežas starp pagatni, tagadni un nākotni kļūst izplūdušas. Tas vairs nav lineāras. Arī pats mankurts, viņš tā kā vienlaikus pieder divam karojošam pasaulēm, svārstoties starp upuri un nodēvēju. Pat tād, kad kāds no šiem tēliem dominē, otrs tik un tā paliek klātēsošs. Un ļoti būtiska tēma šajā teorijā ir, konspirācijas teorija, ir tā vēlme pēc izlīguma. Aitmotova romāna māte mēģina atgūt savu dēlu, atjaunot viņa atmiņu, viņa patieso būtību. Un daudzos analizētajos narratīvos šī mātes figūra tiek pārnēsta veida piešķirta Krievijai. Krievija it kā ilgojas pēc bērnu atgriešanās, pēc tiem, kas, kā apgalvots, ir nodevuši savas kultūras atmiņu. Un šeit tēls arī pielāgojas situācijai, jo tie, kur ir mankurti upuri, tos var glābt. Bet mankurtu nodevēju vajag vai nu izslēgt, vai izraidīt. Šī duāla struktūra ir būtiska, lai saprastu ne tikai mankurtizācijas konspirācijas teorijas uzbūvi, bet arī tas funkciju. Kā atzīmē sociologs Gīls Ejals, publiskas diskusijas par atmiņu bieži virza divi spēki. Pirmā ir vēlme saglabāt identitāti, un otrā ir vajadzība stāties pretī traumām, kas līdz galam nav izrunāti. Politiķi un propagandas veidotāji var manipulēt ar abām šīm tendencēm. Mūsu gadījumā mankurta tropu izmanto, lai glābtu noteiktu Krievu identitātes versiju. Jebkura šī skatījuma kritika tiek pasniegta kā drauds, kas ļauj politiskiem aktieriem instrumentalizēt kultūras atmiņu, gan lai nostiprinātu saikni ar krievalodīgajām kopienām Baltijā, gan lai demonizētu pašas Baltijas valstis. Taču mūsu gadījuma izpēte atklāja arī kaut ko citu. Pat visagresīvākajos narratīvos cauri spīt neizrunāt trauma, tāda, ka norāda daži pētnieki, eksistē Krievijas kultūras atmiņā, bet ir ļoti grūti nosaucama. Un mūsu analīze it kā arī parādā, ka aiz šī tropa daudzslainības un pretrunām slēpjas dziļāka politiska un kultūras spriedze, kas turpina veidot Krievijas un Baltijas valstu attiecības un Krievu identitāti pēc padomju telpa. Noslēgumā mūsu pētījums parādā, ka radošā un nozīmes radīšanas miedarbē starp māksliniecisko telpu, mankurtu, konspirācijas teoriju koda tekstu un plašākiem kultūras, vēsturiskajiem un sociāli politiskajiem kontekstiem veido Baltijas mankurtizācijas narratīvu. Mēs centījāmies parādīt, kā tēls, kas izgūts no mākslinieciska tēla, ne tikai veido atsevišķu izteikumu stilistiku, bet arī pārveido pašu konspirācijas teorijas lielo stāstu, piešķirot tam daudzslaiņu nozīmi un ambivalenci. Mūsu secinājumi uzsver, cik spēcīga loma mākslinieciskajiem tēliem var būt, formulējot un medijējot sarežģītus mūsdienu jautājumus.
Tālākie pētījumi varētu paplašināt šo darbu, iekļaujot plašāku materiālu loku un, piemēram, salīdzinot dažādus pēcpadomju kontekstus. Piemēram, analizēt, kā konspirācijas teoriju koda teksts un mankurta figūra darbojas citas valstīs. Tā būtu iespējams vēl dziļāk izprast šī narratīva interpretatīvo potenciālu dažādas kultūras, vēsturiskajās un ģeopolitiskajās situācijās. Paldies par uzmanību. Liels paldies, Taķena, par šo ļoti detalizēto analīzi un par tādu arī ļoti aizraujošo valodu, kur tiešām ieved iekšā šī jautājuma tādā dziļā problematikā. Nu, un tagad ir tas brīdis, kad es aicinu klātesošos uzdot savus jautājumus, dalīties pārdomās, un jūs droši varat slēgt iekšā mikrofonu. Piedalīties diskusijā. Labdien, Taķena. Kāds kaut ko jautā, bet tik ļoti klusi, ka var dzirdēt. Jā, Maija, mēs nevaram jūs dzirdēt, vai jūs varētu lūdzu mazliet skaļāk. Jā, jūs mani dzirdat, es vienkārši skrienu no darba. Labi, jā, tad Dmitrijs, man liekas, ka Maija bija pirmā, bet ja jūs gribētu, protams, jā. Nē, Edits first. Tad Maija, lūdzu. Labdien, vai tā mani var dzirdēt labāk? Nu, kaut kā varam, jā. Es nezinu, man ar Teamsu vienmēr tāda problēma. Man jautājums tāds, jūs minējāt par to, ka jebkurā kritiskā piezīme Krievu propagandas telpā tiek uztverta kā nosacīta rietumu propaganda un tā tālāk. Un man jautājums, vai šāda tipa primitivizācija vai arī polarizācija nav vērojama arī, es nezinu par citām Baltijas valstīm, bet arī Latvijā mēs vērojam to, ka, ja notiek kaut kāda kritika, tad to uzskata par, attiecīgi austrumu, Kremļa propagandu. Vai jūs varētu kaut ko, pakomentēt? Jā, paldies par šo jautājumu. It kā tiešām tie tropi un kā tieši cilvēki reaģē, visur tā polarizācijas logika ir ļoti vienādi. Tā ir. Mēs nevaram pateikt, ka tas ir tikai Krievijas sabiedrībā un tā diskursā, bet tomēr, ziniet, tā informācijas telpā tas ir visdaudz stingrāk. Jo, piemēram, Latvijā vai Igaunijā var būt tāda retorika, bet neviens īpaši neko neizdarīs pareizi. Un mēs taču zinām, ka, kad Krievijā kaut kas tāds notiek un diskursā, tur ir diezgan sajūtams sēks. Pareizi, jūs varat iet uz cietumu vai kaut kas sliktāk. Vispār retorika tiešām tā polarizācijas kontekstā ir ļoti tāda paša. Tomēr, jā, dažādas atšķirības tomēr ir. Jā, paldies. Dmitrijs, lūdzu, jā. Jā, Taķena, vispirms paldies par jūsu ļoti, ļoti interesantu ieskicējumu. Vispirms jūs 3 reizes savā lekcijā runājat un minējat Orvelu. Orvels rakstīja par tā laika Lielbritāniju. Tomēr to ir jāzina un to ir jāatceras. Jā. Bet es atvainojos, kā tas maina situāciju? Nemaina. Jūs ļoti labi izmantojat tekstu, izmantojat kontekstu. Man ir dziļš un neviltots prieks, ka jūs izmantojat lokumu.
Es droši vien, ka esmu viens no tiem retajiem cilvēkiem, kas Lotmanu redzēja dzīvē un klausījos viņa lekcijas. Tatjana, jūs gribat jautājumus vai hiperkritiku? Jūs varat teikt, ko jūs gribat. Nē, tā ir jūsu izvēle. Paldies Dievam, mēs dzīvojam demokrātiskā sabiedrībā, un jums ir izvēle. Jūs varat sākt ar kritiku. Vispirms, ļoti labi strukturēts darbs. Perfekti. Bet jautājumi ir tādi, ka jūs vairākas reizes sajaucat Krievijas un Krievu. Tā ir kļūda. Kā es saprotu, pieņemsim tie Krievi, kas dzīvo netālu no Peipusa ezera, viņi tomēr sevi apzinās nedaudz savādāk nekā tie Krievi, kas dzīvo Peipusa otrajā pusē. Tāpat arī Latgale. Ja? Staroveri ir lielākie latviešu patrioti nekā daži latvieši, kas šeit dzīvo. Vēl viena nianse. Es jums pateikšu, man jūs ļoti vieglajā valodā izmantojat vārdu propaganda. Propaganda arī strādā otrajā pusē. Jā, un mēs ļoti, ļoti labi zinām, ka pieņemsim Dņepra, kādreizēja Dņepra Petrovska strādā botu fermas, kas markējas. Ja? To, ka jūs analizējat Telegrāmu, perfekti, bet Telegrāms perfekti, Facebooks, ka jūs zināt oficiāli, Krievijai nav pieejams. Reāli ir pieejams caur VPN, jā, bet oficiāli nav pieejams. Tātad, milzīgs paldies par jūsu darbu, bet tagad hiperkritika. Es ilgi mēģināju formulēt savu atbildēju uz savu jautājumu. Mankurtizācija sakas tad, kad mēs aizmirstam savu senču kapus. Un viss, ja mēs neesam piederīgi šai zemei, jūs droši vien, ka zina par tādu franču filozofu kā Ernsts Renans. Dzimtene ir tā vieta, kur es gribu būt apglabāts. Es ar lielāku prieku noklausījos jūsu nodarbības, jūsu lekciju. Nodarbības es pats novadoju. Amerikāņu studenti, kas klausījās kopā ar mani, arī bija ļoti pateicīgi. Paldies jums! Viņš paldies! Paldies jums par komentāriem! Dmitri, es sapratu, ka tie bija tikai tādi komentāri, bet jautājums nebūs? Inese, ja es sakšu uzdot jautājumus, tad mēs pabeigsim rītdien. Labi, tad to varētu kādā darba seminārā. Paldies. Vienkārši izcila doma par domām. Ja? Paldies. Es tagad aicināšu arī pārējos uzdot jautājumus. Man bija interesants tāds vērojums, Taņa, kad jūs stāstījāt par šo ideju, kā arī tā tiek izplatīta,
izplatīta arī, ne tikai Baltijā, bet arī ārzemēs. Man ir, tur nācies periodiski sastapties ar, kā dēvē krievalodīgiem cilvēkiem, izceļotājiem no bijušās Padomju Savienības, gan tiem, kas tagad dzīvo Vācijā, gan tie, kas dzīvo Amerikā, Čehijā, un tur jāsaka, ka tas informācijas lauks, kurā arī nereti šie cilvēki dzīvo, tad diezgan aktīvi popularizē šāda veida sazvērestības teoriju, teiksim, Baltijas kontekstā, stāstot par to, kas notiek Baltijā. Bet sakiet, lūdzu, varbūt ir bijuši arī kādi pētījumi, kas analizē, piemēram, šo krievvalodīgo sociālo mediju vidi arī, piemēram, citās pasaules valstīs, kur vai tur netiek arī radīti līdzīga veida tādi, stāsti un naratīvi. Es domāju, pēc padomju konteksta būs diezgan daudz, tiešām, un Ukraina un Grūzija, tādas valstis, jā, un ja mēs runājam par Eiropas valstīm, ļoti interesants gadījums ir Vācija, man liekas. Es zinu, ka tur ir tāda ļoti interesanta pētniecība, un tie naratīvi, kas spriežās tur, tiešām ir ļoti līdzīgi. Bet, kā es arī pateicu, visur tie ir līdzīgi, bet visur arī ir savs lokāls konteksts, kas to samaina. Un, kā es saprotu, tur tas tiešām ir tā kā dārgumi pētniekiem, kuriem patīk strādāt ar mūsdienīgu diskursu. Es nevaru neko īpaši par to pastāstīt, es tikai izlasīju kaut 2 rakstus, bet, jā, es skatītos tur, ja es gribētu vēl kaut ko uzzināt. Paldies! Kāds? Te ir jautājums. Tad mums ir Es gribu pateikt paldies jums par lekciju. Man liekas, ka šī tēma ir ļoti aktuāla. Man liekas, par to būtu jārunā daudz vairāk un daudz skaļāk. Un man personīgi liekas, ka tā problēma mums Latvijā šeit viņa ir tik liela, ka tie daudz cilvēki, krievvalodīgie pakļaujās šai propagandai, ir tieši tādēļ, ka mēs latvieši esam pārāk klusi, mēs pārāk maz iestājamies par savas valsts tiesībām un savām interesēm. Un Latvijas pēc dabas ir tāds, kuram liekas, ko es tur tagad strīdēšos, ko es tur bļaustīšos, pie maniem pienāks kāds krievs, es pārēšu uz krievu valodu ar viņu, mīļā miera labadu, un mēs paši īstenībā pieļaujam, ka mēs vēl joprojām pēc tik daudziem neatkarības atgūšanas gadiem esam šādā situācijā. No jūs puses ir kādi ieteikumi, ko jūs ieteikt, ko vajadzētu darīt, lai mēs cīnītos pret šo problēmu? Man ieteikumu pārāk daudz nav. Jo es nezinu vispār, kā runāt. Ziniet, kad cilvēki ir to, kas nozīmē, kā nosauc echo chamber, tad tur ir ļoti grūti kaut kā runāt, jo, ja cilvēki tiešām tā reliģiski tic, tad viņi jau tic. Un ir tā domā, ka vajag vienkārši, kā mēs domājam savu projektu, mēs arī runājam, ko mēs varam ieteikt speciālistiem, kuri strādā ar dezinformāciju, un cilvēkiem, kuri strādā ar izglītību. Mums ir tā doma, ka vajag pastiprināt tiešām saisti ar Latviju, Igauniju un Lietuvu, lai cilvēkiem būtu tāda sajūta, ka tomēr viņi dzīvo šeit, lai kaut ko dara, lai viņi nedzīvotu tā, ja izdomāta vispār pasaulē. Jo tiešām lielāka problēma ir, ka daži no tiem cilvēkiem raksta, vai no tiem, kuri tic tiem sazvērestībām teorijām, konspirācijas teorijām, viņi pat nekād varbūt nebija Krievijā. Tas arī var būt. Viņi tā kā dzīvo vispār kāda izdomāta informācijas sfēra, un ka tiešām vajag kaut ko darīt, lai cilvēkiem būtu attiecības ar valstīm, kur viņi dzīvo. Man tā doma. Statistika, teiksim, pa vecuma grupām, saprotu, ka vecāku gadam cilvēki tie noteikti tic vairāk, bet varbūt bērni, jaunieši, kas iet Latvijā skolās, varbūt tomēr kaut kā jau mainās tā domāšana.
gribētos tā domāt. Mainīsies, jo tagad, es domāju, tikai pēdējos gados mums ir kopīga skola un kopēja tā izglītības sistēma pareizi, jo mums vēl nav tas paudzes, kur mēs varam pateikt, ka viņi tā kā mācījās kopā un latviešu skolas. Redzēsim, kā tas strādās, bet, cerams, ka strādās. Un par to virsrakstu, Edmunds, jā, es nezinu, bet ziniet, konspirācijas vispār, akademiska diskursa par konspiroloģiskam teorijām, tā ir, ka mēs it kā ironiski rakstām, ka it kā tā konspirācijas teorija ir patiesība. Nezinu, varbūt tas ir clickbait, kaut kas tās, bet tev izraksta to domu tā, lai tā provocē uzmanību, un pēc tam, lai cilvēki gribētu saprast tiešām, kas notiek. Nezinu, ir tāds stils visiem kolēģiem. Es nezinu, uzbrukums no krokodiliem. Kaut kas tāds. Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Labdien, Taķēna, brīnišķīga lekcija un priekšsacījums. Paldies, liels par to. Un šajā ziņā es gribēju pakoriģēt tev kolēģi Eviju, kas nu pat runāja. Tā kā es piekrītu tam, ko viņa saka, bet ironiskā kārtā Evija, es ne tu šo pētījumu neizveicām. To izveic tieši Taķēna, un tāpēc runa nav tikai par latviešiem, tas ir par kopienu, kas ir par šīm vērtībām. Un man arī un tas jautājums, tas arī daļai jau Evija pajautāja, atvainojos. Tas jautājums ir tāds, vai šī pētījuma rezultātā ir kaut kādā veidā konstatējams šī konspirācija teorijas izplatības, vai tas tā viendabīgi noklāja visu šo Krievu kopienu, tātad šo prokrievisko kopienu, tā drīzāk, jaunais cilvēks lūdzu mazliet klusēt, vai tas viendabīgi noklāja visu šo te kopienu, tas bija speciāli, vai arī tomēr tas ir, tā, nezinu, ja tā var izteikties, vai tas ir vēl par paspēt kādu izārstēt, pirms mēs dabonam šo jauno paudzi, kas nu pat ir tikai pārgājuši skolām. Un, protams, ka tas ir mūsu darbs, nevis to. Bet, restīvi, kāda ir tas pārklājums šim visam? Jā, ziniet, paldies par šo jautājumu, jo tiešām tas ir ļoti svarīgi. Mēs strādājam ar digitālo diskursu, un tas ir tikai tas, ko mēs redzam internetā. Ar cilvēkiem mēs nerunājam. Un tā kā mēs 3 gadus meklējam to krievalodīgo internetu, kas ir saistītā ar Baltijas valstīm, es varu pateikt, ka tiešām ir ļoti redzama tā daļa, kura ir tieši saistīta ar Kremļa naratīviem. Un it kā ir saprotams, kāpēc. Jo kāds ļoti cenšas, lai tā būtu redzama tā daļa. Un kas tiešām notiek, es nevaru jums pateikt Krievu kopienā, jo tas būtu ļoti atsevišķs un cits pētījums. Jo tas ir tikai diskurs, un mēs tiešām meklējam tos kanālus, kur tādas, sarunās vispār notiek. Bet ko cilvēki vispār domā statistiski, es nezinu. Es esmu pārliecināta tomēr, ka, protams, ir cilvēki, tas nav tikai diskurs, tas nav tikai strateģiski naratīvi, ja? Jo mēs redzējām tos ierakstus no parastiem cilvēkiem. Tiešām tas nebija tikai tie Kremļa agenti, kurus mēs zinām, ka viņi ir Kremļa agenti. Bet grūti pateikt. Tad, jā, būtu brīnišķīgs pētījuma pagarinājums, ko darītu arī pēc tam parunāt ar cilvēkiem un uzzināt, vai viņi vispār tic sazvērestībām teorijām. Sazvērestības teorijām, vai ne? Jā, paldies par atbildi. Man maziņš blakus jautājums, vai vispār jūsuprāt, tad runāsim droši vien par visām Baltijas valstīm kopā, jo tā būtu lielāks spēks un tvēriens.
vai vispār, ja tiktu šāda diskusija uzsākta publiski, nu, vai savu veidu konferences vai diskusijas, vai viņa jau a priori, tā kā, nu, vai viņa vispār būtu tāda veselīga, jo nebūtu tā atkal tā, nu, tā slimīgā tā traumas efekta un kā no tā tikt ārā, ja šāda diskusija notiktu. Nu, ir saprotams jautājums. Ne īpaši, ar kādu auditoriju jūs gribētu? Es tieši runāju par krievvalodīgo auditoriju, jo, nu, manuprāt, nav jau tādi mēģinājumi bijuši arī ar šo kopienu tā ļoti runāt. Un, jā, vai vispār šāda diskusija būtu dzīvot spējīga? Un vai būtu, vai jūs redziet starp mūsu pētniekiem arī, vai jūs, piemēram, runāt par šīm lietām? Ne. Ja ratot tādu platformu. Paldies, Dmitri, bet es gribētu dzirdēt arī Tatjanas viedokli. Jā, godīgi sakot, es arī nerunātu. Nu, tā, vai es domāju, ka būtu ļoti sāpīgi cilvēkiem un ka būtu ļoti grūti runāt. Un, godīgi sakot, es nedomāju, ka cilvēki mani labi uzdzirdētu. Tā kā, ja es sāktu kaut kādu tādu sarunu, es nezinu, no kura gala es saktu, bet es kaut kur citur saktu. Ar kaut ko citu tiešām. Ne ar to mankurtizāciju un ne ar krievu kultūru. Jo tiešām tas kā ir svētais govs. Tātad, es esmu ļoti ļauns cilvēks. Nodarīšu jums sāpes. Telegrāma estimā по-русски. Jā, tur kontents ir igauņu valoda, bet skaidrs, kur ir ražots. Jā, bet ļoti interesants. Tā ir problēma, un, kā es saprotu, tas nav saistīts ar jūsu perfektu lekciju. Tagad kaut kas notiek setumā. Ja, es nezinu, es vienkārši nezinu igauņu valodu. Ja, ir tā, bet tur arī darbojas kanāli. Un man būtu prieks, ja mēs tiksimies ar jums pēc kāda laika, kad jūs paanalizētu, kā Krievijas televīzija ietekmē uz vietējiem iedzīvotājiem. Jā. Jā, es saprotu, par ko jūs runājat. Jā, tā problēma. Nē, gan legāla, gan vēl vairāk nelegāla. Par nelegālu es vienkārši piedāvāju, es pateicu. Paldies. Mēs esam jau diezgan daudz piedāvājuši Taņai. Laikam mums ir tas arī ļoti aktuāls un vajadzīgs šāda veida veikt pētījumus. Un izskatās, ka Taņa jūs ar idejām būsiet nodrošinātas ilgāku laiku. Bet vai ir vēl kādi konkrēti jautājumi, kas mums ir palikuši, ko labprāt jūs gribētu cienījamie klātesoši izrunāt, uzdot lektorei? Ja nē, tad es mūsu kolēģu vārdā, klātesošo vārdā teikšu vēlreiz liels jums paldies. Paldies par šo interesanto diskusiju. Kā acīm redzami, mums ir ļoti daudz sasāpējušu jautājumu, ko šī diskusija arī parādīja. Un es ceru, ka mums sadarbība turpināsies un mēs redzēsim, Taķena, jūs arī citos pasākumos, kur par šiem tematiem tiks runāts, bet vēl jau vairāk noteikti, ka mēs visi labprāt gribētu redzēt kādu publikāciju, pieejamu izlasi, ko var izlasīt, pārdomāt. Un šeit arī aicināšu, ka varbūt ir kāda iespēja, tad varbūt latviešu valodā nopublicēt jūsu pētījuma rezultātus kādā no Latvijas universitātes žurnāliem.
Būtu brīnišķīgi. Paldies, Inesē, un Jā. paldies par ielūgumu. Un par uzmanību. Paldies. Paldies visiem. Paldies visiem klātesošiem Šas- un līdz nākamajām tikšanās reizēm. Ar labu Sirsnīgi vakaru. pateicos. Paldies! Paldies, liels! Paldies uz redzēšanos. Paldies, visu labu! Vislabāk! Paldies! Visu labu! Paldies uz redzēšanos! Paldies uz redzēšanos!